Es izlasīšu jums 50. psalmu. 50. psalmu. No 7. līdz 15. pantam. No 7. līdz 15. pantam. Izlasīšu arī beigās 23. bet par pateicību Dievam, jo gads ir pagājis. Gads ir pagājis un ir dažādi cilvēki. Zini, kā smējās, ka daži saka, man glāze pa pusē pilna, otri saka, man pa pusē tukša. Ja? Un dažiem ir slabdraiņas, un citiem ir beidzot atkusnes. Ja? Vieni saka, super balta zeme, otri saka, ak šausmas. Un nekad nevar trāpīt. Man te studenti jokojās, ka slabdraiņas esot tad, kad sieva lūdz par sniegu un vīrs par lietu, iznākot slabdraiņas. Bet skatieties, kas rakstīts Bībelē. Pateicība lielā mērā ir sirds attieksme pret dzīvi, pret to, ko Dievs ir devis. Un es arī studentiem nedaudz atgādināju, arī draudzi atgādināju. Es nepārbaudīju Bībelē, bet viens no praviešu puišiem, viņš čīkstēja. Un tajā laikā Izrēlā ir karš un nemieru un cilvēki mirst badā. Un viņš kurn, ka viņam šausmīgi grūti. Un tad tur tā skarbi Dievs uz viņu runā un saka, klausies, tu esi dzīvs? Tu esi paēdis? Tev apkārt mirst cilvēki. Par ko čīksti? Burvis Dievs saka, tu esi tādā vietā, ja, kur viss ir beigti, bet tu esi dzīvs, priecājies. Ja? Tāpēc pateicība ir sirds attieksme vispirms. Un skaties, ko Dievs saka. 7. pāns. Klausies, man tauta. Es runāšu. Izraēla, es brīdinu tevi, es Dievs, es esmu tavs Dievs. Nevis tavu kaujamo upuru dēļ norāju es tevi. Ne jau tāpēc, ka tu man kaut ko dod, ja? Tavi dedzināmie upuri ir vienmēr man acu priekšā. Dievs saka, es redzu, ko tu dod. Es neņemšu vēršus no tava nama, nedz āžus no tava ganāmā pulka, jo man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa 1000 kalnos. Man ir zināms ik viens putns gaisā, un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. Ja man gribētos ēst, tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. Dievs saka, patiesībā man nevajadzētu. Ja man vajag, es varu paņemt, man nav tev jāprasa. Un cilvēki reizēm saka, jāziedo Dievam. Mums ir tāds sens stāsts, kur mēs jokojamies, man tante viņu stāsta. Runa bijis par ziedošanu, un cilvēks ir teicis, es jau nevaru Dievam dot, man arī citi nabagi, kam jādod. Ja ir citi nabaga, kam arī jādod, tad, protams, ka nevar. Pilnīgi skaidrs. Un Dievs saka, ne tāpēc, tas nav tāpēc, jūs man nedodat tāpēc, ka man vajadzētu. Ja man gribētos ēst, es pats varu paņemt, man nevajag. Un tad viņš saka, vai tad, lai es ēdu vēršu gaļu un dzeru āžu asinis? Saka, vai man patiešām vajag to, ko jūs man te kraujat virsū? Jā, viņš saka, bet Dievs to ir noteicis. Un skaties, ko viņš saka, nes Dievam pateicību kā upuri, un tā pildi visaugstākam savus solījumus. Nes Dievam pateicību kā upuri, un tā pildi visaugstākam savus solījumus. Kāds vēl atcerās nokauto Ābelu? Sens onkulis, daži atcerās, daži neatcerās, es jūs nevainoju, viņš ļoti sen dzīvoja. Bet par Ābelu upuri ir rakstīts, ka viņš nes Dievam labāku upuri. Amen? Bībelē rakstīts, ka Ābels upurēja ticībā. Ticībā ir upurējis labāku upuri. Un tad, ja jūs pastītos, kā viņš upurēja labāku upuri, viņš izvēlējās no sava ganām pulka pirmdzimtos un labākos. Pirmdzimtos un labākos. Jebkurš vaislas darba veicējs jums teikt, tas puika neko neēdz no lopiem. Jo labākais ir jāpatur, lai vairotu labāko. Pareizi? Amen? Ja jūs upurējat Dievam, jo Dievam vajag, jūs vienmēr mēģināsiet nest tā kā Izraels. Man ir vienacaina aita, nesīšu Dievam vienacaino, jo kaut kas viņam jādod ir. Un tad Dievs saka, jūs man stiepiet klibu un vienacainu. Viņš saka, tas nav upuris, ko es sagaidu no jums. Bet ja jūs sakat, bet ja Dievam to kazu nevajag, tad kāpēc tā kaza ir jānes? Ābels nesa labāku upuri, jo viņš uzticējās Dievam. Ja jūs upurējat labāko, tas nozīmē, ka jūs parādat, ka jūs esat pateicīgi par to, ko Dievs ir devis un sagaidat no Dieva labāko. Amen? Tu viņam pasaki ar to, ka tas, kas ir no Dieva nācis. Skatieties, kas ir rakstīts tālāk. Kas ir rakstīts tālāk? Lasīšu 14. pantu. Un tālāk, kas šeit rakstīts. Kur man pazūd 14. pants?
Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi visaugstākam savus solījumus un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi un tev būs mani godāt. Tad es izglābšu tevi un tev būs mani godāt. Un 23. pants, kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā un klausties. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Divas lietas. Nes pateicību kā upuri un piesauc mani bēdu laikā. Nes pateicību kā upuri un piesauc mani bēdu laikā. Ir salikta kopā paļāvība uz Dievu un pateicību. Tāpēc Dievs viņiem saka, nav problēma ar to, ka jūs upurējat, jo Dievs ir noteicis. Problēma ir tajā, kā es šeit redzu, ka Izraēlam nav pareizā attieksme. Viņi saka, Dievam vajag, un Dievs saka, man nevajag. Man nevajag. Pateicība. Biju pie daktera. Man tā roka bija sapampus. Kāds atcerās vēl? Neatcerās. Piezvan ģimenes ārstē, viņas saka, brauc pie daktera, moška tev tur asinsvadi nobloķējušies un viss pampa ļoti ātri un strauji. Un bērns mēs mājās kā papajam, tikai te, papajam šeit. Spināts viņš ēd. Tie, kas nezin, kas ir papajs, jūs arī neuznāsiet, man nav laika izstāstīt. Un es sēžu. Zināt, kā mums slimnīcā ir aiz aizkariņiem viss tā, klikšs. Dakters bija labs, pārbaudīja man vienreiz, es pagaidīju stundu, atnācu otrais, jo viņam vajadzēja tur iet šūt, zin kā svētdiena, dežūras, tur vienam suns bija ausi nokodas un visādas nelaimes. Un viņš gaidīsiet, gaidīšu, apstīsimies. Viņš atnāk ar to sonogrāfu, kas tur vēl skatās pēt, man viņš nekā nav, neko nevar atrast, tur izrakstīja man drapīts kaut kāds, viss kārtībā. Bet kamēr es tiem aizskriem sēžu, tur jau tas personāls sarunājās. Un es dzirdēju tādu spārnot frāzi. Nu, un kur es to paldies ielikšu? Paldies, kā man tā neieliks. Jūs teikt, Agri, vai Dievam vienmēr kaut kas ir jādod? Nē, mēs vairs nedzīvojam laikos, kad ir jāupurē. Jo Jēzus Kristus ir upuris, viņš piepildīja bauslību, viņš ir bauslības gals, Bībele saka. Visi upuri norādīja uz Jēzu Kristu, jo Jēzus Kristus ir upuri piepildījums. Bet Izraēlam, kad viņš nesa āzi, viņam vajadzēja nest nevis āzi, bet pateicību Dievam. Jā, viņš nāca ar āzi, bet viņam vajadzēja nākt ar pateicību Dievam. Ja viņš nāca barot Dievu, viņš nenes to, ko pienācās nes Dievam. Amen. Un ja tev ir citi nabagi, kam jāziedo nauda, tu nekad Dievam neesi ziedojis. Dievam nevajag tavu naudu, Dievam vajag tavu pateicību. Un tad, kad mēs nākam slavēt, kad mēs nākam pielūgt, pateikties Dievam, Dievs sagaida, ka mēs to darīsim no visas sirds. Amen. Kāpēc es to stāstu? Nāk nākošais gads. Un dažiem mājās būs kalendārs, ko jūs atzīmēsiet. Melnā svītra pāri, neiedzīga diena. Sarkans krustiņš, laba diena, ja? Un tad jūs mēnesī skaitat beigās. Nu īsti nav par ko darīt. Bībelē ir rakstīts, nes Dievam pateicību kā upuri, un piesauc bēdu laikā. Jaunajā darībā Filipiešiem 4.6 ir rakstīts, lai jūsu lūgumi nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību. Klausties, ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Tas ir tas, ko es gribu atstāt uz jauno gadu. Jaunais gads jau sākās rīt. Mums jau pirmais dievkalpojums rītdien 12. Ja? Pirmais dievkalpojums rītdien 12. Jālgavas draudz rītdien pēc 12 dievkalpojuma mēs apēdīsim groziņus. Ja? To, kas groziņos atcerieties, nāciet uz baznīcu mēs un tā tālāk. Bet atnāks jaunais gads, ja? Un, es atļaušos vienu tādu sliktu piemēru, bet es izstāstīšu. Par mašīnām, protams. No manis nesanāca inženieris, piedodiet. Man bija viena amerikāņu mašīna, Dodge Grand Caravans. Viss bija kārtībā, viss bija izcili, bet viņa lēnām palika veca. Viņai tur vienreiz automātiskā kārba nomira, otrais nomira, un visādas sarežģījumi radās. Caurums sāk parādīties spārnos, TT, UCC, viņa vecie. Bet viņai bija fīča. Priekšējā stiklā apakšā
bija 3 svītriņas iekšā iestrādātas, tieši tur, kur logtīrītāji. Kad jūs ieslēdzat loga žāvēšanu, viņi ieslēdzās automātiski un nokausē to ledu, kur tas gaiss, ko pūš virsū. Netiek. Ja? Un līdz ar to tur ledus nekad neveidojās. Ja? Un es braucu vakar putenis un tā tālāk un tā tālāk. Un man apakšā logam tagad mašīnai ir šitāda josla ar ledu. Šitāda josla ar ledu apakšā, ja? Apakšā šitāda josla ar ledu. Sēžu mīkstā krēslā, ieslēdzis apkuri, lai mugurais silts. Skan mūzika. Un mašīna tā mīksti ripo, ja? Šogad vēl debes tēvs iesvētīja jaunas ziemas riepas uzmet virsū, mēģina noraut sānslīdē, galīgi neiet, kaut kā turās visu laiku. Un tas smuki viss tā, smuki, ja? Tur virs griestiem zila gaismiņa, griestos tāda zila gaismiņa, tāds, nu tā, viss skaisti, ja? Bet kā mani kaitināja tas ledus tur apakšā? Uz pusi lētāk braucu, jo vecā mašīnā nebija gāze, 3,8 motors. Pilsētā nekad zem 15 litriem nevarēja dabūt patēriņu, nekā gribēja. Un tad es sev pieķeru pie domas. Ko man tagad darīt? Pukstēt par to 5 cm plato ledus joslu apakšā, kur nekādīgi nespēja nokust -6 grādos, ja? Vai teikt, debes tēvs ir ērti, saprot? Vējš nevelk uz kājām, jo vecajā mašīnā jau drusciņ tā kā kājas sala, kaut kur vilka jau, pa stūri iekšā vilka, saprot? Un tad es pieķeru sevi. Mēs esam cilvēki, saprot? Un mēs reizēm dzīvojam kā princesi uz zirņa. Neesat pasaka skatījušies? Princesi uz zirņiem sakrāva veselu kaudzi ar pēļiem, un apakšā bija viens zirnis, tā pārbaudīja, vai viņa ir īsta princese. Un es lacos tādu vecu laiku padomu filmu bija, ienāk iekšā karalis un skatās, princese sēž krēslā. Un viņa saka, oj, не могла спать, как избитая, bet aizmigus krēslā. Jo uz pēļiem nevarēja gulēt, jo apakšā ir zirnis. Un karalis saka, īsta princese. Viņš tieši tam savam dēlam meklē to princesi, ja? Es negribu būt tāda princese. Jūs kā plānojat nākošo gadu dzīvot? Kā tu plāno nākošo gadu dzīvot? Es tev lasīju Dāvida dziesmās, ka pateicības upuris ir Dieva glābšanas ceļš. Burtiski dzīvības ceļš. Jā, bet tas tur kaut kas man tāds brālis jaunākais ir. Un viņš kādreiz stāvēja pie spoguļa. Viņam bija lokaini mati, tagad viņam ir tikai mati. Tāds sprogains. Un viņš stāv koridorā pie spoguļa un stiep te celiņu uz šito pusi un uz to pusi, jo viņam te viss lokains. Un gludina, savot. Viņš izturēt nevarēja, viņam vajadzēja gludus matus, ja? Jūs tagad viņam paprasiet. Kristiāns skatās uz man lielām acīm. Tavs tēvs tā, jā, viņš gludināja. Un tagad viņš droši vien uz to skatās un domā, vai, ja? Mums vienreiz Filipiņš apstājās savu jaunības dienu bildi un teica mammai, kāpēc tu man atļauj tādam staigāt? Tad, kad viņš tāds staigāja, tad viņam nevar iestāstīt, ka jāstaigā savādāk. Mēs esam cilvēki, amen, ja? Dievs grib tevi svētīt. Dievam nevajag tavs upuris. Bet Dievs saka par to pašu naudu Malahijas praviešu grāmatā. Viņš saka, tu pārbaudi mani. Tu pārbaudi mani, tu atnes man 10. tiesu no tā, ko es tev dodu, un vai es tevi nesvētīšu. Tā rakstīts Bībelē, amen? Bībelē rakstīts, es jums lasu, upurē man pateicību. Tev uzklāja 5 spēļus, un apakšā ir viens zirnis. Un saka, Tā pašā laikā tu aizmiedzies krēslā. Jo ne jau zirnis tev traucēja, tava nepateicība un īgnums. Tava nepateicība un īgnums. Amen. Tava nepateicība un īgnums. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki, un tie, kas man prasa, ko darīt, ja 50-50, labais ar slikto? Tā nekad nav. Vienmēr ir 70 sliktais un 30 labais. Tāpēc pateicies Dievam par to, ka tev ir 30% labais. Amen.
Gribat nākošu gadu baudīt svētību un dzīvības ceļu? Upurēja Dievam pateicību. Jaunajā darbā rakstīts, ikvienā lūkšanā un pielūkšanā. Tas nozīmē reizi, kad tu sāc runāt ar debes tēvu, saka, Dievs, paldies, ka es varu atvērt muti. Tu saki, jā, bet es šovakar nevaru atvērt muti, saka, domās saki, es teik domāšu skaļi. Kungs, paldies, ka es spēju domās vērsties pie tevis. Bībelē rakstīts, ka svētais gars nāk mums palīgā ar bezvārdu nopūtām, jo mēs reizēm pat nezinām, ko viņam prasīt un kā prasīt. Dievs viss ir sakārtojis. Tāpēc nāk jaunais gads, un būs divas cilvēku grupas. Un es jums šokad nolieku priekšā izvēli. Vai nu princese uz zirņa, vai svētīts Dieva cilvēks. Vai nu princese uz zirņa, vai nu svētīts Dieva cilvēks. Amen. Nē, es tev nesaku, ka tev ir jāpieņem visu mēslu, ko tev dod. Tev nav jāiet un jāslavē debes tēvs. Kungs, paldies, govs pļaka trāpīja pa seju. Jūs smēties. Es vienreiz gāju kopā ar savu kaimiņu, viņam tieši uz pieres. Labi, ka ne govs, labi, ka govs nelido. Mēs, protams, bijām laipni puikas un dikti skaļi smējāmies. Viņš ieskrēja pie Platonītas upes un mazgāja pieri, jo viņam riktīgi uz pieres uzlika virsū lidonas pāri. Dzīvē garās, nopietni. Es neteikšu, kā viņu sauc, viņš joprojām dzīvo Jelgavā. Ir divi ceļi, mīļais. Vai nu princese uz zirņa, vai nu ticīgs cilvēks, kas atnes pateicību Dievam. Dievs nesaka, ka tev nebūs vajadzības. Viņš saka, tu piesauc mani. Bet esi man pateicīgs. Un zini, kādu cilvēku tas raksturo? Cilvēku, kas paļaujās uz Dievu. Tas raksturo cilvēku, kurš paļaujās uz Dievu. Viņš ir pateicīgs par svētību un joprojām paļaujās uz Dievu. Tas ir tas, ko es jums aicinu nākošajā gadā. Āmen. Āmen. Man ir milzīgs prieks, ka es šogad dzirdēju lielisku liecību, ja, par audzēju un tā tālāk, bet es jau domāju, tas jau tās labs sākums debes tēvam. Ja viņš ieskrienās, tad jau viņi viens neapturēs. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki, jo man ir jādod vieta jaunajiem cilvēkiem, viņi te mēģinās šonakt baznīcā uzturēties, nekāpēc mēģinās uzturēsies. Baznīcā gaidīs jauno gadu, ja, Rīgas draudz, arī Jelgavas draudz kopā, un visiem sprogainējiem, ja jums kādām vajag spoguli koridorā ir, jūs varat mēģināt matus izlīdzināt. Bet, nu kā būs? Kāds būs nākošais gads? Ar kādu attieksmi tu viņā iesoļos iekšā? Par spīti visam Dievs ir bijis žēlsirdīgs. Dievs ir rūpējies un gādājis, un Dievs ir svētījis. Ja tu varēsi uz šo gadu apskatīties ar pateicības pilnām acīm, man liekas, Dievs tev nākošu gadu var pavērt vēl vairāk žēlastības. Amen. Amen. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību, kungs Dievs. Kungs, un es tev vispirms lūdzu, kungs, ka tu savā žēlsirdībā piedod manu gražību, kungs, ka es reizēm, neskatos tur, kur jāskatās, tēvs. Un es tev lūdzu, mans Dievs, vispirms tev pateicos par visu šo gadu, par katru svētdienu, par katru trešdienu, par otrdienām, kungs tēvs, par ceturtdienām, Dievs, par piekdienām, sestdienām, pirmdienām, tēvs, par bībeles skolas iespējām, kungs, Dievs, par draudzi, par svētību, ko mēs esam piedzīvojuši šogad, Dievs. Pateicos par katru iespēju, kad varēs sajust tavu svēto klātbūtni, Dievs. Par ikvienu cilvēku, kuram tu esi pieskāries ar savu svēto garu, kungs, es varētu turpināt, Dievs, par ikvienu dziedināšanu, ko tu esi devis, tēvs, par ikvienu vārdu, ko tu esi atklājis, kungs, par izmaiņām, ko tu esi veicis sirdī, prātā, garā. Dievs, es tev pateicos, kungs, par ikvienu finansiālo svētību, mans tēvs, par ikvienu žēlastību, ko tu esi devis, mans Dievs, es tev pateicos, kungs, Jēzus tēvs. Es svētīju tavu ar no vārdu, mans Dievs, es tev pateicos, kungs, Jēzu. Bet es tev lūdzu, tēvs, Jēzus Kristus vārdā ar savu svēto garu. Tavā vārdā rakstīts, ka gara spēkā ir jādara gals miesas darbībai, kungs. Un es lūdzu, kungs, lai liekā gražība ir ārā, tēvs. Lai liekā gražība ir ārā, mans tēvs, jo tavā vārdā rakstīts, ka man jāmācās no tevis. Jo tu esi lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, Dievs. Un es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, kungs, ja tu sev gaidāmā goda vietā pieņēmi Golgātas krustu, mans tēvs, tad dod, lai manas sirds attieksme ir tāda pat kā tavējā, kungs, lai es tev sekotu,
Kungs, Dievs, sekotu, un lai manas lūkšanas ir pilnas ar pateicību un slavu par ikvienu labu darbu, ko tu esi darījis, par ikvienu svētību, ko tu esi dāvinājis, Tēvs. Un, Kungs, es pat gribētu Tev pateikties par lietām, kuras Tu esi tikai apsolījis. Par lietām, kuras Tu esi tikai apsolījis, Dievs. Un es Tev pateicos par mūžīgo dzīvību. Es pateicos par jaunu zemi un jaunām debesīm, Tēvs, par iespēju būt kopā ar Tevi, Dievs. Es pateicos un slavēju Tev ar no vārdu, Kungs, Jēzus. Tev vienam gods, Tev slavu un pateicību, Tēvs, Jēzu. Amen. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par tavu saprašanu, lai pasargā tavas domas un tavu sirdi mūsu Kungā, Jēzu Kristu. Amen.